Ēterā raidījums Horizontologs. Hondurasa. Mēs mēģinām sarēķināt, cik tie kilometri dienā jums bija jānobrauc. Tādi spicie velobraucēji mums brauc 600 dienā, ja, un visu kaut ko tādu. Mēs veloturisti 100. Maksimums, ko mēs esam nobraukuši, 200. Jo kaut kur mums komentāros ierakstīja, ka tas ir tā kā zaudēt nevainību, ka tev jānobrauc 200 km. Tad mēs domājam, jāizspiež. Viņš šausmīgi sakāroja salu, un tur arī vakaros nepārdod. Un tad mūs veda uz slepeno vietu, kur var dabūt. Ja. It kā tas nebija pareizi. Ja. Arī skaidru naudu laikam nevajadzēja vicināt. Jūs dzerāt, es redzu to bildi, jūs sēžat, dzerat tālu tumsā un vicinat to skaidro naudu vienkārši. Bet tā vienreiz bija. Tas, laikam, bija pēdējais vakars mums Hondurasā. Mēs palikām tādā interesantā viesnīcā un pienāca tā kā nakts, mēs guļam un pēkšņi ir skaļš troksnis ārā notiek. Un es pieeju pie logas, neatceros, Jānis piegāja vai nē, es piegāju pie loga, un tur bija viena banda satikusies ar otru. Un tas ir tā kā 10 metru attālumā no manis, mēs bijām otrajā stāvā. Un bija tāds diezgan jaudīgs kautiņš ar stikliem, ar rozītēm, un tad viņi tur izvilojās. Un viss klusums. Varējām gulēt tālāk. Sveicināti, godātie klausītāji plašajā pasaulē un Latvijā. Raidījums Horizontologs ir jums atpakaļ ēterā. Raidījumu Horizontologs ietvaros katrā raidījumā mēs apskatām vienu pasaules valsti un mēģinām izprast, kāda tad mums tā pasaule kopumā ir. Caur dažādu cilvēku stāstiem un Svartsmiks Mužrājs. Ar mani šodien studijā Alīna Lastovs, kas aizstāja Robertu Tomi, kas vienlaicīgi pārspriež un izdomā, kas ir viņa dzīves jēga. Sveika, Alīna, laipni lūgt raidījumā. Sveiki, labdien! Un mūsu šīs dienas viesi, Gatis un Jānis, skatos Facebookā, viens no tādiem iepazīstināšanas formātiem ir divi strādātāji parasto office darbu, kas ir izdomājuši vienā brīdī skatīties, kas tajā plašajā pasaulē atrodas un ir izceļojušies riņķī apkārt ar velosipēdiem. Sveiki jums studijā šodien! Sveiks! Labvakar vai labrīt. Mēs tā mazliet pirms raidījuma aprunājāmies, un tur parādījās tāda interesanta nianse, ka 2018. gada 22. aprīlī Gata un Jāna aizturēja tāds pensionāru pikets Nikaragvā pēc tādas plašākā ceļojuma apkārt pa Honduras. Varbūt var mazliet pastāstīt, kas šajā situācijā notika, kāpēc šie pensionāri Nikaragvā protestēja un kādā veidā tas ietekmē to jūsu ikdienu. Jānis rāda ar aci, ka man jāsāk. Tas bija tāds sociālo reformu protests, cik mēs sapratām, tad tauta protestēja pret to, ka tiek apgrieztas pensijas, un tie protesti pārauga tādā burtiski vardarbībā. Vienu rītu mēs piecēlāmies no rīta, un mēs sapratām pēc ziņām, ka tur ir nogalināti tajos protestos 25 cilvēki. Tad mēs tādi uzmanīgi turpinājām savu ceļu pēc tam. Mums jau spāņu valodas barjera bija arī nedaudz. Mēs vairāk to nopietnību skatījāmies pēc skatītāju sejām. Ar kādām sejām tie vietējie skatās ziņas. Jā. Pēc tā varēja saprast, ka kaut kas nopietns. Un tā uzmanīgi jūs turpinājāt ceļu. Kā tas izpaudās? Ko jūs darījāt, lai būtu drošībā? Mēs jau ceļojam pa laukiem. Jā, tie nekārtības jau ir kaut kur ir burzma un tā. Jā, laukos jau viss mierīgi. Protams, kaut kur tiek pie interneta skatās, pasako kaut ko līdzi. Jā. Bet bija tas ceļa, kā tas saucās, protests uz ceļa, visa satiksme apturēta. Mūs arī apturēja, tad mums bija tā bailīgi. Mēs domājam, mūs laidīs tālāk, nelaidīs, paņems pa ķīlniekiem vai vēl kaut ko. Bet tā jau tie nikaragvieši tādi miermīlīgi. Tur bija tāds moments, pirms tā brauciena es sazinājos ar goda konsulu, kas bija Centrāla Amerikā, un es viņam zvanīju un izstāstīju to nodomu, kā mēs tur brauksim, un tad
viņš teica, ka man atsūtīs e-pastu ar ieteikumiem, ko var darīt un ko nevar. Un tad tur bija tādi 6 punkti ar treknu pasvītrot, ko noteikti nevajag darīt. Baldā. Kas ir tās lietas, ko nedarīt? Bija viens, ko mēs no pirmajiem, ko pārkāpām arī pirmajā dienā, bija nebraukt par tumsu. Jo viņiem tur ir transporta līdzekļi bez apgaismojuma, un tad, kad ir tā tumsa, tad ir ritīgi tumšs. Tur tiešām tā, ka tu izstiepts rokas attālumā, neredz tālāk. Tad tie noteikumi boldā, kas jums tika atsūtīti, tā jūs uzreiz izlasījāt, un jā, ar šo mēs sākam pārkāpumus. Kā, viss jau ir apzinātība, ja? Tev ir jāapzinās, un tad jau tu, kā teikt, pakārto to savu dzīvi, ja? Faktiski Nikaragva, cik es saprotu, ir valsts, kas, protams, ir mazliet tālāk uz dienvidiem, un arī pirms Nikaragvas apciemojuma jūs kādu laiku ceļojāt cauri Hondurasai, kurai mēs faktiski šodien pievēršam mazliet tādu lielāku uzmanību. Pastāstiet, varbūt, kā vispārībā tas jūsu ceļš aizveda līdz protestējušiem pensionāriem Nikaragvā, kā viņš jūs ved cauri Hondurasai, kas bija vispārībā tas pamudinājums, kāpēc vienā dienā sapakot mantiņas un ar riteņiem paceļot pa Latīņu Ameriku? Centrālu Ameriku. Jā, es jau saprotu, ka tur ir bijis tāds sensitivitāts ar šo tēmu, labi, Centrālu Ameriku. Tur pavisam vienkārši tas stāsts. Mēs aizbraucām līdz Kasablankai, un tas ir tā kā okeāna piekrastē, un mums vajadzēja tā kā turpinājumu. Un nākamais punkts ir Meksika, Kankūna, un tad mēs domājām, uz kuru pusi šaut un cik tālu. Un tad mēs izdomājām, ka tā varētu būt Kostarika, kā mūsu finiša punkts no Kankūnas, un sanāca izceļot cauri šīm 6 valstīm. Jā, tā kā Honduras vienkārši bija pa ceļam. Nevar apbraukt apkārt. Sanāk 5 dienas mēs bijām Hondurasā. Jā. Un jums par to plānošanu runājot, cik es noprotu, jums tad ir sākuma punkts, beigu punkts ceļojumam, un tad pa vidu jums kā tur patīk, kura valsts liekas labāka, kā Honduras nevar apbraukt, kā jūs to dariet? Vispār mums bija diezgan liela steiga šajā ceļojumā, ja, jo tur ceļā pazuda man velosipēds. Atnāca 3 vai 4 dienas vēlāk. Līdz ar to mēs bijām tādi bišķīt steidzīgi. Bet tā plānošana uzdod papildus stresu. Ja. Tomēr mēs braucam atpūsties. Un, ja tu brauc atpūsties, tad labāk nevajag visu tā šausmīgi detalizēti saplānot. Ja. Bet, ja steiga un vēl ar riteni jāpaspēj vēl līdz tumsai, cik daudz no tām valstīm jums vispār izdevās redzēt? Mēs ļoti daudz apskatījām. Vienīgais, varbūt tur Gvatemalā mēs tur nožēlojām, ka neiebraucām šīs te piramīdas apskatīt, bet mēs cēlāmies ļoti agri no rīta. Pat 4:30, 5:00 jau mēs izbraucām, jo 10:00 pēc 10:00 sākās karstums, un tur ir 30+ grādi, un ir ļoti grūti pabraukt vienkārši tādā veicā. Un tad mēs izvēlējāmies to rīta cēlienu, tādu raitāku uztaisīt, un pēc tam ir siesta. Arī mums ir siesta. Ļoti gara siesta. Jā. Bet tā steigšanās ar velospēdu ir, tu sadali, tu zini apmēram to savu finišu datumu, tu sadali atlikušos kilometrus ar to dienu skaitu. Tad tas stress ir, ka tai vienā dienā jāsavāc apmēram tik tie kilometri. Jā. Bet cik vidēji braucot ar velospēdu maksimāli dienā var izbraukt? Tātad tas kopējais attālums, es saprotu, jūs sākat no Meksikas, Kankūnas, pēc tam jums mērķis Kostarika. Tas es nezinu, cik tur kilometru kopā sanāk Centrāla Amerikā. Tas bija 2500 aptuveni, plus mīnus. Bet tur jāņem vērā tas, ka tur ir kalni. Jā. Īpaši, ja mēs par Hondurasu, tad tur bija tā, ka tur līdzenas vietas gan arī vispār nebija. Vai no augšā vai lejā, mums patika lejā braukt. Tā, un cik tad dienas tas aizņēma? Es mēģinu sarēķināt, cik tie kilometri dienā jums bija jānobrauc. Mēs bijām prom bišķīt vairāk par 3 nedēļām. Ja? 4 nebija, 3 kapekā. Jautājums bija, cik var nobraukt. Ja? Tādi spicie velobraucēji, mums brauc 600 dienā, ja? Un visu kaut ko tādu. Mēs veloturisti 100. Maksimums, ko mēs esam nobraukuši, 200. Jo kaut kur mums komentāros ierakstīja, ka tas ir tā kā zaudēt nevainību, ka tev jānobrauc 200 km. Tad mēs domājam, jāizspiež. Tad mēs Francijā izspiedām vienu dienu.
Nē, bet bija vidēji, ja jūs mums prasat, tad tie ir kaut kādi 130 km dienā. Bet tas izpaužās tā, ka tu visu dienu pavadi uz velosipēdu, vai tas ir pāris stundas pamēģināt no rīta? Visu dienu tu pavadi ar ēdieniem un dzērieniem kaut kādiem atvēsinošiem. Un kafejnīcā. Tad tur faktiski tāds plezīrs vien sanāk, jā. Tieši tā. Bet faktiski tas jautājums tāpēc, ka kādā veidā vai jums sanāca iepazīt vispārībā tās vietas, kur jūs braucāt cauri, es domāju, Elīna arī mazliet prasīja par to pašu, man arī tas interesanti, tu brauc cauri tādā garā distancē, vai redzot, ka tev ir šis mērķis tālu priekšā, vai tu tiešām iepazīsti tās vietas pietiekami, lai saprastu, kāda ir tā situācija turpat uz vietas? Jā, jo sanāk visu laiku kontakts, jā, jo mēs esam tādi papagailīši, vietējie visu laiku nāk klāt un runājās. Mēs arī kaut kādus spāņu valodas pamatus samācījāmies, jā, lai nav galīgi tāda barjera. Un kaut vai tā valodas barjera ir, tās sarunas ar vietējiem diezgan sirsnīgas. Jā. Un, protams, ka tu iepazīsti to viņu ikdienu, jā, kā viņi tur kaut vai to pašu malkas gādāšanu. Jā, izrādās, tā viņiem ir milzīga problēma, ja nav malkas. Viss apkārt, viss ir zaļš, visur ir koki, visu viņi gatavo uz oglēm, uz malkas. Bet tas vietējais pie tās malkas netiek. Ja? Jo visur ir sētas, lauksaimniecība, lopa kopība. Ja? Viss ir aizņemts. Ļoti auglīgs zemes. Ja? Jūs jau sākumā pirms raidījuma mēs par to parunājām. Tad vietējā kā novērtē jūsu to ideju izceļot ar velosipēdiem cauri tām valstīm? Brīnījās, stāstīja par savu ikdienu arī vairāk. Kāda bija tā reakcija? Cilvēki visā pasaulē ir vienādi, ja, izrādās. Un tad jau mēs šo ceļojumu arī bijām sagatavojuši kreklus ar gatavajām atbildēm. Tad uz vēdera mums bija karte ar galvenajiem punktiem, kur mēs braucam. Jo jautājumu tu saproti, kā cilvēks uzdod. Tāda efektivizēšana, saruna efektivizēšana. Jā, jo pirmais viņš pienāk klāt un tev kaut ko runā, un tas teikums beidzās ar tad saproti, ka tas ir jautājums. Tad uzreiz rādi. Visticamāk, ka pirmais jautājums, ko jūs te darat, un tad tu rādi uzreiz to karti. Ja. Viņš jau tur saprot tos punktus. Ja. Un sāk šausmināties pa attālumiem un tā tālāk. Šitā īstenībā baigi labā ceļošanas metode. Vienkārši uz visiem jautājumiem uzprintēt uz tā ekrakla virsū atbildes uzreiz. Jau. Nē, bet tikai tad, ja tu brauc 200 km dienā. Citādi tas, es domāju, nav vērts. Mums arī ir... Mēs par tiem augstākajiem sasniegumiem šodien runāsim. Tur ne tikai karte bija virsū, mums bija arī tā kā gultiņa virsū, kā zīme. Jūs vienkārši rādat, kā tādā vietā. Dakšiņa, nezmatītas. Mums bija kā 20 simboli mums bija uz muguras. Ja tu nemāki pajautāt tajā valodā, tu parādi, ka tu gribi pagulēt. Šis ir itajākais ceļošanas. Labi, bet vēl man interesē par naktsmītnēm. Kā jums izdevās tur atrast naktsmītnes, vai bija sarežģīti, vai bija izaicinoši, un par to krokodīlu ezeru arī varat pastāstīt nedaudz, kā jūs tur nakšņojāt? Tādas zīme hotelu tāda nav izplatīta. Ja, tu ej klāt vietējam un rādi uz piktogrammas to gultiņu, un tad viņi saka, jā, es zinu cilvēku, brauciet līdzi. Ja, vai arī gatis vienu veda uz rāmīti. Bet tas puika nabaks uzsēdās tā, viena kāja vienā pusē, otru otrā. Viņš veda rādīja, kur ir tās naktsmītnes. Ja. Bet vienmēr mēs atradām kaut ko. Kādu stundu pirms iestājās tumsē ir jāsāk meklēt, jo tur mums gan nebija tā, ka mēs paliktu uz soliņa nekur. Nē. Bet viena vieta bija tāda, kur daudz netrūkst, un tur bija tieši tā arī bija Honduras. Mēs braucām cauri džungļiem pa zemes ceļu, mālainu, un tad mēs īsti nezinājām, kur mēs nonāksim un kur mēs paliksim. Ja, mēs zinājām, ka mums jānogriež šorti. Mums bija izvēle, mēs stāvējām krustojumā un domājām 200 km apkārt pa asfaltu vai 50 pa taisno. Ja. Mēs, protams, 50 pa taisno, bet tie 50 pa to zemes ceļu izrādījās garāka laika izteiksmē. Ja.
Nu, un jūs tad esat tuvu tam, ka jūs nezināt, kur jūs nakšņosiet, un tad viss atrisinājās arī veiksmīgi. Atradāt arī cilvēku, pajautājāt un aizvadījus atkal tur, kur var pārnakšņot droši. Cilvēku tur ir daudz, jā, cilvēki ir visur. Jā, tu liekas, ka tu iebrauc džungļos, ka tur nekā nebūs, bet aizvien turpinās visur sētas, visur būdiņas un telts. Mums bija līdzi visu laiku tā drošības sajūta, nu, gan jau tas sarunās pie kāda pagalmā. Bet ceļš iet uz priekšu, un agri vai vēlu tu kaut kur nonāci. Pie krokodīla ezera. Pastāstiet lūdzu par to, kā jūs satikāt vai nesatikāt tos krokodīlus. Mēs iebraucām tādā mazā ciematiņā, vai mēs uzbraucām uz salas, vai ne, es neatceros, bet tas bija tāds mazs ciematiņš, un piebraucām pie veikala, kur ir restots lodziņš, un apkārt ir tumšādaini slaidi, sportiskas miesas būvis tādi vīrieši, kuri dzēra suliņus no plasmas maisiņiem. Mēs arī pirkām tās suliņas, dzērām, un tad mums vajadzēja nokļūt, jo atkal palika tumšs, vajadzēja nokļūt līdz viesnīcai. Laikam tā bija viesnīca, vai hostels, vai kaut kas tāds. Un tad mēs piebraucām pie saimnieces un prasījām naktsmājas. Mēs sarēķinājām, ka tas ir dārgi sanāk. Tad vajadzēja celt telti, un pēc tam no rīta pamodāmies, un tad sapratām, ka tā ir vieta, kur dzīvo krokodili tajā ezerā. Bet vietēji jau tur iet peldēties, un viņi zina, ka tie krokodili tajā laikā nav tur. Tad viņi iet peldēties. Mēs domājam, mums iet peldēties vai nē. Bet jūs jau precīzi tos laikus nezinājāt, to krokodilu darba kārtību, tā kā neriskējāt. Viņi rāda tur tāds tā kā viena puse ezeram purvaināka, otra nepurvaināka. Un viņi jau teica, tai purvainajā pusē parasti viņi ir. Ja. Tā kā nekas. Un tur, kur mēs gulējām, tajā pļaviņā, tur bija arī sētas apkārt. Tā kā, nebija gan īpaši tādas spēcīgas, bet tā bija vienīgā reize, kur mēs izmantojām telti Centrālamerikā. Tas bija Belizā, vienīgā angliski runājošā valsts. Ja. Bet, un tur bija ļoti skaista daba, kas arī retums izrādās Centrālamerikā. Tur bija putnu vērotāji, kaut kādi staigāja apkārt, nākamā dienā satikām. Bet pašiem Honduras cilvēkiem tagad sanāca, es pieņemu, satikt gan tur cilvēkus pa ceļam. Vispār, tu pirms tam saki, Ant, kad cilvēki visur vienādi kaut kādā ziņā. Kas ir tās, varbūt, nianses, ko tu pamanīji, kas ir tās lietas, varbūt, mums Latvijā, man liekas, ļoti maz tādas asociācijas ar Honduras, varbūt kāds kaut kur pazīstamais ir aizbraucis, varbūt kādreiz tur var būt. Bet pārsvarā nav, tas nekur neparādās, mēs par viņiem vispār neko nezinām, nedzirdam. Kāds tas vispārējais priekšstats par sabiedrību tur uz vietas, braucot cauri, redzot cilvēku dzīvojam ciemos, ceļu malās, varbūt runājieties, varbūt kas ir tās nianses, kas ir palikušas no tā visu laiku par viņiem kā par tautu varbūt? Daudz varēja redzēt, viņiem patīk šupuļtīkli. Ja? Visās vietās bija šupuļtīkli. Šeit arī izveidojās vienkārši tāds masveida stereotips. Tāds iespējas neparādās, ka ir bijis citās valstīs, kur tu redzi, ka izcili tur lēni, viņš slauka grīdu, vai šausmīgi čakli kaut ko strādā. Ja? Tā ir Centrālamerikā neparādās tāds izteikts stereotips, ka viņi būtu tur strādīgi vai slinki vai kādi. Ja. Tā viņi visi smaidīgi, bišku kaut kādi aizdomīgi tādi, bet tā ikdiena, tur ļoti redz to atšķirību, ja, kad ir zemais cilvēks un kaut kādi bagātie. Ja, tos bagātos mēs vispār neieraudzījām. Mēs tik redzam no ceļiem, jo tie lielie ceļi plus mīnus labi. Ja. Bet tu saproti, ka dēļ tā, ka viss ir aizņemts, viss ir ar sētām. Ja, tad tu saproti, ka tam vietējam īsti tur baigās izvēles nav. Vai viņš strādā pie tā kāda ultrabagātnieka, ko tur audzē, vai arī viņš tur vienkārši ikdienu kaut kā pavadē. Ja. Tu saki runāt par stereotipiem un mītiem. Es nezinu, jūs pirms braucāt uz konkrētu valsti, jūs tādu minimālo izpēti par to veicāt, un cik liela tā atšķirība no tā, ko jūs varbūt izlasījāt par to valsti, konkrēti par Honduras, un kad jūs tur nonācāt, vai tas tā atšķirās, tas stereotipi no ikdienas? Tas atkal jāatgriežas pie tā, ka
pie šī goda konsula ieteikumiem. Un, jā, es pārlasīju to vēstuli, es atstāstīju viņu Jānim, tos bīstamās lietas, kuras nevajag darīt. Jā, kā jau mēs teicām, tad sanāca mums no 6 punktiem 5 pārkāpt. Kuru jūs ievērojāt no tiem 6 punktiem? Mēs negājām iekšā tur, kur ir narkotikas. Un kas bija tie 5, ko jūs pārkāpāt tādā gadījumā? Viens bija nebraukt pa tumsu. Tu atceries vēl kādu? Tu nevari viņus ievērot. Tur bija kaut kādi, neiet uz nesaprotamām vietām. Un, tur, teiksim, alu, mums šausmīgi sakārojas alu, un tur arī vakaros nepārdod. Un tu mūs veda uz slepeno vietu, kur var dabūt. It kā tas nebija pareizi. Arī skaidru naudu laikam nevajadzēja vicināt. Jūs dzērāt, es redzu to bildi, jūs sēžat, dzerat alu tumsā un vicinat to skaidro naudu vienkārši. Bet tā vienreiz bija. Bet ir kaut kāds, varbūt, tāds epizodes attiecībā ar cilvēkiem, kur jūs tā kā iepazināt, kādi hondurasieši ir, varbūt tādas individuālās tādas pieredzes ar cilvēkiem sazinoties vai kādā komunikācijā. Es saprotu, tur viena sieviete maisiņā pārdod kaut ko padzerties, bet vai ir kaut kādas tādas lietas, kur varēja bišķiņ vairāk paskatīties, kas tur tajā vērtību sistēmā kā ir sakārtojies? Jānis izstāstīs par kurpi, pārdevēju es izstāstīšu par vienu palikšanu. Ir vakars, un tas, laikam, bija pēdējais vakars mums Hondurasā. Mēs gājām paēst, sēdējām uz plasmas krēsliņiem, tādiem tumšs, ēdām hotdogus daudz. Un mēs palikām tādā interesantā viesnīcā, un pienāca tā kā nakts, mēs guļam, un pēkšņi ir skaļš troksnis ārā notiek. Un pieeja pie logas, neatceros, Jānis piegāja vai nē, es piegāju pie loga, un tur bija viena banda satikusies ar otru, un tas ir tā kā 10 metru attālumā no manis, mēs bijām 2. stāvā, un bija tāds diezgan jaudīgs kautiņš ar stikliem, ar rozītēm, un tad viņi tur izvilojās, un viss klusums. Varējām gulēt tālāk, bet tu izstāsti par pārsvarā jau notiek tās runāšana ar tie, kuri dod ēst, ar tiem. Un tad, Hondurasā pie kārtējā pacēluma, kur tev šausmīgi jābrauc augšā, tiešām jauks kungs, varētu teikt, tirgoja suliņas un kurpes, un suliņas, viņš izstādīja. Viņš izrādās angliski labi runāja, un viņš bija dzīvojis, kur viņš teica? Amerikā viņš bija dzīvojis, un atkal suliņas no tiem plasmas maisiņiem un kurpes. Gatim vēl, kas interesanti, man teorija ir, kāpēc Gatim tas ļoti iespiedās atmiņā, uz robežas Gvatemalā ir tādi, ja kāds grib dzīvot kauboju laikos uz Gvatemalu, zirgi, tās cepures, revolveri, vinčisteri, tas viss tur ir. Lielas siksnas, un tādi 2 kauboji pienāca mums klāt pie robežas. Viņi atstāja tos revolverus Gvatemalas pusē un paši pārbrauca darīšanās uz otru pusi. Un tā viņi tā Gatim piespieda ar pirkstiem, no pirkstiem uztaisīs to pistoli, pieliek klāt Gatim un saka, vai tiešām jums neviens neko neatņēma, vai nenozaga? vai tev tā kāds ir izdarījis? Vai tev kāds tā ir izdarījis? Un pirms viņa neviens tā nebija izdarījis? Nē. Tur ir tā, ka tiešām tu tā sēdi, kā kārtējo reizi dzer tās suliņas vai ēd kaut ko un piestāja kaut kāds džips un izkāpj ārā tas kaubojs ar tiešām visu tās pistoles un bise viņam. Un viņš tā kā tādu bargu skatu, tā kā tev tuvojās, bet tad tevi ierauga un sāk smaidīt un tā. Bet bija arī vēl tas gadījums, ka mums bija jābrauc cauri galvaspilsētai, Teguts kalpai, un vietējais mums silti ieteica nestāties. Un tad mēs braucām jau kaut kādu laiku, nestājāmies, nonācām tādā pilsētas plus mīnus centrā, un mēs ieraudzījām, ir benzīntanks. Un mums gribējās dzert. Mēs iegājām, katrs nopirkām pa 2-litrīgai kolai, bet kas interesanti, tur benzīntanku apsargā 4
apsargi vai policisti ar vinčesteriem. Jānim ir bildes, un mēs tādā viņu klātbūtnē padzērām tās kolas un braucām tālāk. Jā, to bīstamību Centrālamerikā var mērīt pēc apsargiem. Jā, jo apsargs jo vairāk, jo bīstamāk. Jā. Un arī fūrēs blakām, tur, kur ir tāda bīstamāka reģiona, sanāk, fūrē blakām sēž tas sargs un tur logā to Winchesteri. Tas ir tā kā octajā mums vai kaskā. Tas viņiem ir tā. Un tad tieši tā arī bija. Un to tagad Cigalpu, mēs bijām tā arī saplānojuši iepriekšējās nakšņošanas, lai mēs tieši tur tiekam cauri, visu sarēķinājām, lai mēs pa dienu, pa gaismu tiekam cauri. Un tā, jo īstenībā jau nav, tā varbūt izklausās, ka mēs viegliprātīgi un tā, bet tā pēc tiem noteikumu pārkāpumiem jārādās zināmas iespējas. Bet mēs visu darām, lai ir droši, jā. Lai droši, bet ja kāds klausoties šo un dzirdot jūsu stāstu, iedvesmojās un gribētu braukt, jūs noteikti arī ieteiktu atkārtot tieši šo jūsu maršrutu vai piedāvātu padomāt par kaut kādām alternatīvām? Jā, mēs to mūsu maršrutu precīzi neatceramies. Jā. Pēc fotografiju ģeolokācijas var pateikt. Jāsaka arī, ka Centrālamerikā nav daudz ceļu. Jā. Nav tā, ka teiksim tā, mums kartē īpaši mēs neizmantojām. Jā, jo tiešām tu paņem to kursu un dienu vari braukt kartē neskatīties. Kas Eiropā vispār neiespējami, tu uzreiz apmaldies. Jā. Bet tā, jā, varbūt tagad mēs vairāk koncentrētos uz turismu. Jā. Pārsvarā visi brauc gar rietumkrastu, jā, kur ir vairāk vulkāni, bet tad, ja ir vulkāni, tad ir kalni. Tad ir grūtāk braukt. Es neesmu liels tāds kalnu piekritējs gatim. Labāk iet kalnos augšā uzmīties. Jā. Bet arī, kas vēl jāatzīmē, jā. Nav tā, ka Centrālamerika ir ļoti skaista, baudāma. Ja? Viņas diezgan visas tās valstis līdzīgas. Un daba, tāda daba, tā kā mēs esam pieraduši, ja, mūsu laukos, tāda tur īsti nepastāv. Ja? Jo tas ir auglīgs, ja, mūžzaļā daļa, un tur viss ir aizņemts. Visi mēģina no tās zemes kaut kādu naudu izspiest ārā. Cerams, ka kamēr mūsu dārgie klausītāji apsver iespēju un plāno savu nākošo maršrutu, mēs paklausīsimies kādu foršu gabalu no Honduras, ko mums Gats un Jānis ir sagatavojis. Un tad jau mēs atgriežamies studijā, lai uzspēlētu vienu tādu spēli, kurā pārbaudīsim zināšanas par šo fantastisko Centrālamerikas zemi. Tiekamies pēc muzikālās pauzes. Verdades escondidas, verdades divididas, verdades de la vida, mentiras para vivir, por dinero, por dinero, por dinero y poder, todo puedes hacer. Hijos bendecidos, hijos preferidos, todos los maldecidos de esta sociedad. Hijo embrutecido, vives afligido por lo que vendrá. Amigos, enemigos, nunca has definido, nunca lo has querido. Lo importante es participar por dinero, por dinero, por dinero y poder. Todo puedes hacer. Por dinero, por dinero, por dinero y poder, todo puedes hacer. El cheque ha llegado, todo has cobrado. Eres lo que eres y eso quedará. Ko esmu apkārt studijā? Fantastisks muzikāls pavadījums šai spēlē, kas mūs sagaida otrajā daļā. Spēles otrajā daļā šis ir raidījums Horizontāloks, starp citiem, kas tikko ir pieslēgušies. Mēs šodien runājam par Honduras, ceļojam uz Hondurasu caur Gata un Jāna
Jāņa velo brauciena piedzīvojumu tajā valstī vairākus gadus atpakaļ. Un otrajā daļā mēs parasti pievēršamies tādiem tā kā nelielam pārbaudījumam, kurā mēs tad notestējam gan mūsu viesu, gan kādu no mums zināšanas, gan arī katra no jums klausītāja zināšanas. Tā kā, ja jūs zinat atbildi uz kādu no šiem jautājumiem, jūs esat malacis, tiešām. Un ja mēs nezinām, tad ko darīt? Tad ir iespēja atvērt internetu un pameklēt un painteresēties vairāk. Nē, šobrīd nē. Tātad. Spēles noteikumi ļoti vienkārši. Es uzdodu jautājumu par dažādām tēmām. Mums kopumā 5 jautājumi. Katram jautājumam būs sava tēma. Mēs iesim pēc kārtas. Ja uz jautājumu atbild pareizi, tad ir 1 punkts. Ja nepareizi, tad ir 0 punkti. Var, protams, arī padot tālāk, ja nezina atbildi. Tādā veidā dodot iespēju otrai komandai iegūt papildus punktu. Tātad pirmais jautājums būs Gatim un Jānim. Tēma ir sabiedrība. Lai norādītu uz kādu vietu, lietu vai cilvēku, hondurasieši mēdz neizmantot rokas vai pirkstus. Ar kuru ķermeņa daļu Hondurasā norāda uz lietām? Ar mačeti. Tā ir galēja atbilde. Es neatceros, tagad jādomā. Ar kuru ķermeņa daļu? Ar kuru ķermeņa daļu Hondurasā ir pieklājīgi norādīt uz lietām, vietām vai cilvēkiem? Uz galvas viņš tad tur kaut ko nes. Vīrieši retāk. Ar zirgu varbūt. Nu, ja zirgs... Pagriežās uz zirgu uz to pusi. Jā, man īpaši varianti nav. Nu, galvas. Galva, ok, padomam tālāk. Vai jūs galēji atbildat, vai jūs padodat tālāk šo te Alīnai iespēju atbildēt jautājumu? Dodam tālāk. Okay, Alīna. Tā nebija pareiza atbilde? Galva nav pareiza atbilde. Pagaidi, un jautājumu tu teici ne ar roku, значит, ne ar galvu. Tātad, lai norādītu uz, vēlreiz jautājums, lai norādītu uz kādu vietu, lietu vai cilvēku, hondurasieši mēdz neizmantot rokas vai pirkstus. Ar kuru ķermeņa daļu? Rokas, pirkstus, galva, nē. Ar kuru ķermeņa daļu? Kāja. Arī viņi rādīja ar kāju uz kurien? Nē, ar kāju nemanīja. Okay, varbūt viņi vienkārši tā pagriežās kaut kā. Ar plecu? Plecs variants, ok. Ir kāds vēl variants? Nu, ticam ir tā mačeta. Ticamākais, es teiktu, no tā, ko mēs runājam. Ok, es jūtu, ka šodien laikam atbilde nebūs. Tātad pareizā atbilde ir lūpas. Samiedzot lūpas un pavēršot tās uz kādu pusi, tiek norādīts uz objektiem cilvēkiem. Tas esot pieņemts kā pieklājīgs un mazāk tiešs veids, kā pievērst kādam vai kaut kam uzmanību. Mazāk tieši. Interesanti. Tas formāts. Jābrauc vēlreiz jāpārbauda. Ok, otrais jautājums. Tad jautājums Alīnai. Tēma krāsas, ko simbolizē zilās svītras Hondurasas karogā? Debesis. Ok, vai tā ir tava galējā atbilde? Labi, lai ir. Tā ir tava galējā atbilde. Ok, labi, šī nebūs pareizā atbilde. Varbūt jūs vēlaties pamēģināt? Kaut kāds āķis tur visā tajā ir. Jā, tev ir kāda varianta? Tad ir jautājums, ko simbolizē zilās svītras Hondurasas karogā? Nu, kaut kādu tur droši vien, kas viņam nesaistās kaut kādu brīvību vai vēl kaut ko tādu prieku un laimi. Jā, ne? Tā ir variants. Man nebūs varianti. Ok, tātad pareizā atbilde uz šo jautājumu ir sekojoša: Karību jūru un Klusu okeānu. Tātad, ūdens varēja būt visvairāk acīm redzamā atbilde. Jā, tātad zili balti, zilais karogs tika ieviests Centrāla Amerikas apvienotajās provincēs, valstī, kas pastāvēja 20 gadus līdz 1841. gadam un bija priekšgājēji jau mūsdienās zināmajām valstīm Kostarikai, El Salvadorai, Gvatemalai, Hondurasai un Nikaragvai. Tieši šīs 5 valstis simbolizē 5 zvaigznes uz Hondurasas karoga.
Es tieši iedomājos par ūdeni, bet ūdens jau nav zilā krāsā. Nu, viņš ir caurspīdīgs. Kaut kurā vietā. Tā, 2 jautājumi, 0-0. Jā, 2 jautājumi. Tātad šī brīža punktu skala ir neizšķirts 0-0. Tātad 3. jautājums mums ir no tēmas kulinārija. Jautājums Gatim un Jānim. Šo mēs vinnēsim. Ok, mēģinam. Honduras ir valsts, kurā kā klāsta leģendas, Eiropieši pirmo reizi iepazinās ar kārumu, kurš mūsdienās ir pieprasīts, tik ļoti pieprasīts, ka šogad tiks patērēts aptuveni 7,5 miljonu tonu šī garduma. Kas tas ir? Nu, tā nav pareizā atbilde, bet tas ir viss fritēts, ja, fritēts vistas, KFC. Tas viņiem ir tur super iecienīts. Un vēl ir viņiem tādas mazas maizītes, plaukstas lielumā. Vai tās ir kukurūzas maizītes? Jā, ļoti negaršīgas ar tādu smaržu īpatnē. Tā nav pareizā atbilde. Ja būtu jautājums par Gvatemalu, tad tā būtu šokolāde. Tad paliek tabaka. Vai tā ir galējā atbilde? Tātad tur jau es varu teikt, ka diezgan silts tur bija tajā atbildē, ko tu teici, tur bija iekšā. Jā, Hondurasā ir tikai vai nu tabakas lauki, vai šokolādes lauki, vai lielopu fermas. Jā, cits īsti tur nekas tāds nav redzams. Nu, fermas, jā, tie aploki. Kafija varbūt. Un kafija, jā, pareizi kafija. Nu, tad jums ir jāizvēlās, viena no šīm ir tā pareiza atbilde. Tu jau pateici mums priekšā šokolāde. Nu, tā ir pareiza atbilde, jā. Tā ir pareiza atbilde tieši tā. Tātad šokolāde tieši Honduras teritorijā 1502. gadā Kristofers Kolumbs pagaršoja guandžu vietējo pamatiedzīvotāju dzērienu, kas tika pagatavots samaļot kakao pupiņas ar asajiem pipariem. Bet to es varu jums apgalvot, ka viņi paši šokolādi nēd. Ja? Viņi ēd pārsvarā visu kaut ko čipšīgu. Ja? Man tas pieņēmums ir dēļ temperatūras, ja? Ka viss izkūst tur. Bet tādi, ja veikalā tev ir našķi, tad viss ir kaut kas tāds graužamīgais. Es pieņemu, ka tur arī vēl tā daļa, ka lielākā daļa no tiem lauksaimniekiem, kas paši ražo šo šokolādi, ir reti viņu arī var patērēt. Vai būs jautājums par kafiju arī? Jo tad es izstāstītu par kafiju. Par kafiju nebūs, bet būs nākamais jautājums, kas ir par tēmu ģeogrāfija. Un jautājums ir Alīnai. Jautājums kungiem. Ģeogrāfija nav mana. Toreiz padod noklausies jautājumu, pirms tu saki, ka viss ir slikti. Tātad tēma ģeogrāfija. Lielais barjerrifs Austrālijas krastos ir lielākā korāļu rifu sistēma. Otra lielākā korāļu rifu sistēma atrodas Karību jūrā, tā saucamajā Honduras slīcī. Kā sauc šo korāļu rifu sistēmu? Es nenākšu vairs pie jums uzreiz. Robertam ātri ir jāizdomā tā dzīves jēga. Es nezinu. Tur jautājumā ir kaut kādas norādes uz atbildi? Minimāli. Tad nebūs. Es varbūt kaut kādu hintu varēšu iedot, vai jums ir varianti? Bella Aqua Fantastico. Mēs nepeldējāmies. Varbūt es došu tādu mazliet hintu vai norādi. Mēģināsim mums palīdzēt. Mēģināšu jums visiem palīdzēt. Šeit ir sasaiste ar cilvēkiem, kas dzīvoja šajā reģionā ļoti ilgu laiku atpakaļ. Paldies par palīdzību. Maija. Un tā ir pareizā atbilde. Māju barjerrifs ir pareizā atbilde. Tātad aptuveni 1100 km garajā rifā dzīvo 65 korāļi, 350 molusku un 500 dažādas zivju sugas. Un tad noslēdzošais jautājums šeit ir iespējams izvilkt neizšķirt Alīnu, tā kā nevajag padoties. 2-0. 2-0. Es jau zaudēju. Jā, es ļoti aktīvi skaitu tos punktus līdz, bet jautājums ir sekojošs. Tātad iespējams aiziet ar godu, varbūt tādā gadījumā mazliet no raidījuma. Bet jautājums ir abām komandām vai spēlētājiem. Tēma ir sports. Tātad, ar ko nozīmīga ir 1969. gada 27. jūnija futbola spēle starp Hondurasu un El Salvadoru? Ar to, ka Honduras uzvarēja?
Nē, tā nav pareizā atbilde. Nē. Es teiktu, ka tur kaut kādi grautiņi izcēlās stadionā. Ļoti tuvu, jā, ļoti, es teiktu, silts diezgan, jā. Vai tieši neizcēlās? Nē, nu, tur ir temperaments un sports tajās valstīs, tas ir diezgan augstu. Ok. Nu šeit, vai tā ir galējā atbilde? Nu, droši vien, ka faniem nepatika vārdsargs vai kaut kas tāds. Jā, precīzi. Jā. Vai tur bija kādi mirušie? Okay. Vai tā spēle notika? Vai tā spēle beidzās arī? Alīna, varbūt tev ir variants kaut kāds. Tad jau bija tāds ļoti silts. Jau 0,5 punktus varētu īstenībā par šo atbildi iedot. Bet, par grautiņiem? Ja tu atbildēsi šoreiz pareizi, precīzi, tad tu iegūsi to punktu. Ļoti liels spiediens, bet, nezinu, komandas sakāvās un visi grautiņi, nē, nu nezinu. Ok, nu teiksim tā, ka šis ir puspunkts Gatviņa Jāna komandai. Tātad, interesants notikums. Šī un iepriekšējās divas spēles bija viens no iemesliem, kāpēc 1969. gada 14. jūlijā starp abām valstīm norisinājās futbola karš. 4 dienas ilgajā karā uzvarētāja nebija, bet El Salvadoras futbola izlase devās uz pasaules kausa futbolā. Tātad reāli izcēlās karš starp šīm abām valstīm beigās un dēļ šīs spēles. Tātad, paldies, šī bija spēle ar 2 punktiem. Apsveicu Gati un Jāni. Es arī apsveicu. Un tagad mēs mazliet, lai atvaldzētos, mazliet paklausīsimies vēl vienu gabalu, kas mums ir sagatavots no Honduras, un tad jau mēs atgriežamies studijā, lai parunātu par notikumiem Latvijā un plašajā pasaulē. Mēs esam atpakaļ no muzikālās pauzes, un šeit ir raidījums Horizontalogs, un tagad mēs parunāsim par notikumiem Latvijā. Jā, raidījuma pēdējā daļā mēs parasti pievēršamies un paklausāmies, kāds ir viedoklis par to, ko cilvēki, kas ir padzīvojuši vai bijuši tālās zemēs, domā par to, kas notiek Latvijā. Un tā kā jūs abi esat apceļojuši lielu daļu pasaules ar velosipēdiem, es noteikti nevaru pajautāt par tādu diezgan aktuālu tēmu, kas mums tepat Rīgā ir, bet ne tikai attiecībā uz veloceliņiem. Tad tur nesen iznāca tāda ziņa, ka Rīgas doma plāno veltīt vairāk kā 25 miljonus, kur tur bija pat teikts atvēzējusies, lai uzlabotu veloceļu infrastruktūru Rīgā. Kāds vispārībā jūsais viedoklis par to, kas notiek vispār ar veloceliņiem, velo infrastruktūru Rīgā, kas būtu jādara labāk, kas varbūt nestrādā tik labi? Tās ir ļoti labas ziņas man, jo es katru dienu braucu ar divriteni. 2000. gadu sākumā es varēju braukt 20 minūtes un uz ceļa satikt vēl iespējams pāris velobraucējus, bet šobrīd ir tā, kad ir rindām arī ziemā. Bet es ļoti priecājos par to, ka tā velo infrastruktūra viņa uzlabojās un ar katru gadu kļūst arvien labāka, un arī šī velo kultūra un autobraucēju kultūra līdz ar to uzlabojās. Un
kas var būt ērtāks pilsētā kā pārvietošanās līdzeklis, kā divritenis. Man te radās jautājums, jūs sakat, braukšanas kultūra uzlabojās, tad tiešām viss, ko mēs redzam uz ceļiem, un liekas, ka ir diezgan traki, braucot, piemēram, ar automašīnu, jūs sakat, ka kļūst labāk? Tā bīstamība tiešām ar riteni braucot. Vai tas ir salīdzinājumā ar tām valstīm, kuras jūs izbraucāt ar vēlā? Tieši gribēju teikt, ka salīdzinot ar tām valstīm, tiešām Latvijā ir tādi bailīgākie tie mirkļi bijušie. Ja? Bet man tie novērojumi ir tādi, ka tas nedēļ infrastruktūras, bet dēļ tādas to, ko tu paredzi uz ceļa. Ja? Tas mūsu autovadītājs paredz to, ka uz ceļa nebūs nekas, tikai kāds jāapdzen. Ja? Bet, piemēram, marokānis zina, ka jebkurā mirklī var būt ēzelītis vai kāds vienkārši var sēdēt uz ceļa. Jo Marokā tu vari domāt, ka neviena tur nav, bet aiz akmens viens sēž. Ja? Un viņi visi brauc ļoti uzmanīgi. Ja? Ļoti uzmanīgi. Bet jūs ieskatā Rīgai un vispārībā, nezinu, Latvijā tas ir pa daudz, pa maz droši vien es pieņemu, ja? Skatoties pēc tā, ka nav jau arī tā, ka mums visu cauru gadu cilvēki braukā ar ritiņiem. Gatis brauc. Es braucu, bet kāds bija jautājums? Vai mēs esam tuvu tam, kāds ir optimums, vai mēs esam diezgan tālu no tā? Esmu braucis pa Stokholmu, pa Berlīni un tādām lielām pilsētām, kur ir šī velo infrastruktūra ļoti attīstīta. Un tu patiešām uz tā velo ceļa jūties droši, lai arī ir tā auto plūsma diezgan tāda blīva un strauja. Bet es kaut kā domāju pie sevis, negribu izklausīties kaut kā lielīgi vai kā, bet man liekas, ka ar riteni ir jāmāk braukt un jāmāk paredzēt šīs situācijas. Ar riteni tiešām ir jāmāk braukt, un es domāju, ka mums šodien studijā bija 2 cilvēki, kas tiešām ar riteni māk braukt. Paldies liels par šīs dienas tādu nelielu piedzīvojumu attiecībā dzeļojumu uz Hondurasu. Paldies arī Alīna šodien, kad palīdzēja novadīt raidījumu. Es vēlējos tikai pašā zaudēt spēlē. Un zaudēt diezgan graujoši spēlē. Bet es raidījuma noslēgumā vēlējos atgādināt, ka raidījumu veido biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā sadarbībā ar Latviešu.com. Interviju ierakstā ir pieejama Latvijas radio un radio nabas traumēšanas vietnēs un Latvijas radio arhīvā. Ja klausāties mūsu radio viļņos, šī ir bijusi tikai daļa no mūsu sarunas, un pilnais šis ieraksts ir pieejams Radio Naba YouTube kontā, kā arī biedrības sociālajos tīklos un mājaslapā ar pasaulespieredzi.lv. Uz tikšanos pēc mēneša, kad jau mēs pievērsīsimies nākamajai valstī, kas jau pēc alfabēta būs uz I. Visu labu! Visu labu!